Sveiks, Raivi! Manuprāt, mazie visi jau ir izstāstījuši topoši olimpieši. Man kā klubu vadītājiem droši vien atliek vien piebilst par to, ko mēs šeit esam izveidojuši. Esam mēs strādājuši visu sezonu. Darbus mēs uzsākām 1. novembrī. Atceroties, kā tas viss sākās, mums bija nepieciešams uztaisīt lielāku trasi, tāpēc, ka mūsu klubs pakāpeniski kļūst aizvien lielāks, un tāpēc trasa arī nepieciešama lielāka. Kopumā mēs esam šobrīd pārbūvējuši paši saviem spēkiem apmēram 70% no visas trases, kāda viņi bija iepriekš. Mēs ļoti daudz darba esam šeit ieguldījuši. Un šo sestdienu, svētdienu šīs sacensības būs arī kā mūsu gala eksāmenis mūsu padarītiem darbam. Komentēs mums sacensības saldinieki, kas ir, kā varētu teikt, BMX pirmsākumi, Miks Puķīts ar Gastonu Jaunbrāli. Es ļoti ceru, ka pastāstīs ne tikai par to, ko mēs redzam trasē, bet pastāstīs arī papildus kaut ko par vēsturi, kā tas ir veidojies, kā tas ir attīstījies. Mēs esam lepni, ka mēs esam pabeiguši lielu darbu trases izbūvē. Un šajā nedēļas nogalē, sestdien un svētdien, šeit būs visi Latvijas labākie BMX braucēji. Sestdien SMS kredīti.lv 8. noslēdzošais posms. Noslēgumā uzstāsies grupa Olas. Svētdien klasiskais Mārbas BMX kauss. Mums ir 5 gadi. Un šajā svinīgā atklāšanā mums piedalīsies viesi no novada Rūta Dūduma ar Iru Dūdumu. Finālā noslēgumā mums būs īpašie viesi Bermudu divstūris. Mums būs jauka nedēļas nogale. Dod Dievs mums vēl labu laiku. Šajā nedēļas nogalē mēs gaidām jūs visus ciemos Mārbas BMX sporta parkā. Es gribētu pateikt lielu paldies tiem daudziem simtiem atbalstītāju, kuri šeit ir strādājuši ar blietēm, ķerām, ar lāpstām, kas ir šeit pavadījuši savu laiku. Mēs esam izdarījuši tik tiešām grandiozu darbu. Protams, tas nebūtu iespējams arī bez novada atbalsta un vairākiem desmitiem atbalstītāju, kas šeit arī ir ieguldījuši to, cik viņi ir varējuši šeit ieguldīt. Paldies visiem! Tiekamies šajā nedēļas nogalē.